Nu ko, dodamies pakaļ paciņai, tikko atnāca man paciņa no Temu, tā kā parādīšu, kas man tur ir iekšā un ko interesanti mēs tur atradīsim. Nu ko, ļoti gaidīšu šo te paciņu, beidzot varam doties pakaļ. Pastīsimies, kas tur būs iekšā. Bam! Omnio vecā labā! Ņemam cik lielo paciņu! Iekšā. Nu ko, vērsim vaļā. Kādi mums te labumi ir iekšā. Tā pirmā lieta, ko es pasūtīju, bija čehols priekš PlayStation Portal. Uzreiz mēs viņu no malā. Mēs uzreiz piemērīsim, kā viņš dara. Vai vispār man viņš dara. Tīri smuks, melns, ap baltu bišķiņu. Plēšam šo te nost. Materiāls foršs stiprs, vispār par to cenu es negaidīju kaut ko tik labu. Varam vaļā. Tono! Paņemsim arī portālu, piemērīsim, kā viņš iet te iekšā. Hops, hops. Perfekt. Un vēl pa vidu viņam ir tāds cietais ekrāna aizsargs, kas papildus aizsargās man to portālu transportējot. Perfekti. Liels tas čehols, bet nu labi, vismaz būs drošībā portāls. Tas ir ļoti noderīgi. Kas vēl? Pasūtīju vēl autolietas, tādus mazus tipukiņus, kur var visur viņus ielikt mašīnai, lai pieturās plasmas vai ko tādu vajadzēs. Viņi vienmēr noder, teiksim, autolietas, bet tas tā. Un kas vēl mums te ir? Samīstīts iepakojums, mums te ir selfie sticks. Jā, lai es varētu labāk video uzfilmēt, varbūt citus leņķus dabūt. Re, kur riktīgs selfie sticks. Un uz trīnieku vēl var sadalīt, kas stāv. Perfekti, vai ne? Tā kā tas bija manā paciņā. Ja gribat vēl kādus produktus, lai es apskatu no Temu, tad droši rakstiet apakšā komentāros. Neaizmirstiet to like pogu un subscribe pogu.